Nofilmēsi tur. Tek smuki. Maz caurums, bļa. Tek. Metāla trubā. Tā, mēģināsim šitā uzfilmēt. O. Skaisti. Un tek viss uz kārbas. Un gar sajūga cilindrīti kārbā. Un lejā. Pie kārbas tek. Lūk. Pie kārbas tek ārā antifrīsna. Un es marinēju mašīnu pusgadu. Domāju, ka kaut kur blokā caurums. Tā metāla truba ir beigta. Sūtam truba. Nu, rekur tava truba ar gredzenu. Man jau arī ir hermētiķi sabāsti. Nu, lai tam visam tiktu klāt. Nu, apmēram. Motortelpa izskatās šādi te. Viss elementāri. Tūlīt arī mainīšu filtram blīves. Un aizmugurē trubu, nu. Šādi te. Uz priekšu. Nu, izskatās, ka termostats šeit nav mainīts nekad. Čau. Atceries, es tev kaut kādu pagājušajā, man liekas, prasīju problēma. No kārbas tek antifrīz pumpa duzi. Problēma ir rekur. Teka metāla truba aizmugurē aiz eļas filtra. Rekur ir izrūsējuši skaisti caurumiņi. Un antifrīz. Rekur smuki gar kārbas malu. Rekur iekšā pa devēju. Un smuki satek kārbā. Un man lejā pa caurumu no kārbas tek antifrīz. Un es jau biju gatavs gandrīz jaukt sajūgu motoru vēl nezinu ko ārā. Un tā kā mainīju kādījām sajūgu, tu sapratu, ka tur nekā nav. Ka problēma ir rekur. Un rekur viņa arī ir. Tā, esmu izrāvis arī stojku ārā. Atspere salūzusi. Bet šitais te palīgi ierīci, kas novāk plauktu. Īstībā nenožēloju. Super palīgs. Elementāri. Gan izņemt, gan ielikt. Ja. Atvelc, nostiprina, nekāda problēma. Neliels apskats. Piedzīvojums ar Passatu. Praktiski man ir Passats šāds te, kuram skate ir beigusies jau 23. gadā. Tagad ir praktiski nav ieta skate. Un problēma bija tāda, ka tecēja antifrīz. Un antifrīz tecēja starp kārbu un motoru. Apskatot visus savienojumus, tur plasmaso trubas un visu, ko tur varēja ieraudzīt no virspuses, neko neatradu, viss sauss. Nu, secinājums tāds, ka kaut kur blokā, vai starp galvas blīvi, kaut kur zem kārbas ir kaut kas izrūsies. Nu, bet dūšu ņemt kārbu nost nav. Nu, diezgan tāpat sarežģīts darbs. Un uz bēdas ir grūti to izdarīt. Nu, izdarīt var visu. Un tā atlikās. 1 gadu atlikās, stāv, žēl jau, stāv vēlreiz. Un tagad, kad nopirku šo šķērveida pacēlāņu, beidzās sanāca dūša, ka vajag tomēr kaut ko izdarīt, jo skati vajag iziet, jo visas mašīnas pārējās ir jau atkalpojušas savu laiku. Un, mainot kādījām sajūgu, sapratu, ka tur no bloka aizmugurē tur nav kam tecēt, ka problēma ir kaut kur citur. Un pieķērās tā ritīgi klāt, nopresēju caur ventīlu sistēmu. Un antifrīz, protams, tek, un izrādās problēma ir, lūk, šī te metāla trubā. Lūk, viņa. Tā, fokusiņš, lūk. Korodējuši mazi caurumiņi, lūk. Un tas viss process
Viņa lūk, reku tur pie motora ir pieskrūvēta, jā. Un kas notiekās? Šeit lejā ir klotvarps tas devējs. Šeit tā truba iet. Un viņa tik smuki te tecēja, ka te gar bloku te jau var redzēt notecējumus. Smuki pa devēja iekšā kārbā. Un no kārbas savienojumas ar bloku tek ārā antifrīzes. Un tas iedzina tādā šoka stāvoklī, nezināju, ko darīt. Tagad visu atrisinājums. Pagāja laiciņš. Tagad, protams, te viss ir nojaukts nost, tiks mainītas blīves. Termostats tajā mašīnai, man liekas, nebija mainīts, es nezinu, nekad mūžā. Tātad tas tiks samainīts. Plasmas jau drūv kopā blīvītes, ja. No stāvēšanas jaunai atsperē gals nolūzes bija, atsperes tika mainīts, pats mainīju. Tagad ir norauti visi rati nost. Aizmugurē arī atsperes salausta. Vispār tik tālu nekad nebija neko jaucis. Tad pa skaisto viss tiks izjaukts, samainīts. Bremžu diski, protams, ir mums krimināli. Tos liksim jaunus. Tomēr pašam jau jābraukā būs. Vizuāli viņam nav nekādas vainas. Paspārnis izrāva ārā drusku aprūsējis. Tūlīt visu notīrīsim. Izsmērēsim, izpiķēsim. Satīrīsim bremzes. Iztīrīsim un varēs braukt. Bet tas piedzīvojums ar to antifrīza tecēšanu, ka viņš tik zolīdi tur ietecēja iekšā tajā devējā. Tas man izsita bišķi. Bet neko darīt. Tagad būs pilna normāla motora apkope, mašīnas apkope. Un varēs atkal braukt. Tā, pasāds lēnām top. Te jau mums ir jau pasāds lēnām top. Arkas izjaucu jaunā atspera vietā, izpiķējām. Aizmugurē jau visu saskrūvēju. Jauna salnītes, jauna atspera gaida rindā. Te jau bremzes saliku, klučus saliku, diskus notīrīju. Priekšā būs jauni diski, jau vecie sapūši. Gaidām motoram detaļas. Te arī jau izskatās, ja daudz maz pieklājīgi. Tā, šeit jau arī jāliek ir paspārņi iekšā, viss cik varēja tik notīrīju. Jāliek bremzes kopā, atspere gaida, jāgaida amītis. Tā, pa druskai, pa drusciņai, kaut ko jau darbojamies. Tātad motor telpa arī lēnām top. Filtri, droseles, patrulbloki. Jauni plasmasa troņiki, termostati, blīvītes. Šī te antifrīza caurule. Melnā nav oriģinālā. Termotečs, bet oriģinālā bija drausmīgais cipars. Ar nelieliem piepūlēm, bet arī iegāja iekšā aftermarkets. Cerēsim, ka turēs. Tā, viss lēnītēm top. Atliek tagad saskrūvēt tikai interkūleres, radiatorus, aklamatoru ielikt. Plasmasas sīkums un gaidām vēl pēdējos bremžu diskus priekšējos. Un tad jau. Šitā plasmasa aizsardzība, es nezinu, kas te ir apakšā. Tas ir vienkārši vājprāts. Tas ir korozijas perēklis. Es viņu raušu nost un labāk es nopūtīšu ar pretkorozijas aizsardzību. Ja tas ir vājprāts, kas te mūsiem darās.